Mums šodien interesē, vai jūs zinat, kas ir Aleksandrs Pelēcis? Nezinām. Nav ne mazākā nojausma. Jūs varbūt varat minēt, kas tas ir? Izklausās pēc kāda mākslinieka, gleznotāja, uz kaut ko tādu pusi. Jā, iespējams rakstnieks varbūt, dzejnieks. Jā, Bingo. pareizi trāpīja. Rakstnieks. Kā jūs zinājāt? Aleksandra Pelēča lasītāja zinām tāda ir. Un talsnieks viņš ir vietējais. Zinat, ka ir arī Aleksandra Pelēča lasītava? Lasītavu? Nē, laikam nē. Zinu, jā. Māja Laukman tur darbojās, un mana meita iet pie viņas dzeju raksta. Talsinieki gan testu izturēja labāk nekā es biju domājusi. Aleksandra Pelēča vārdu talso zina, Latvijā gan varbūt mazāk. Bet šobrīd apdraudēta ir Aleksandra Pelēča lasītavas nākotne, tāpēc varbūt pēc gadiem, kad veiktu šo interviju, Aleksandra Pelēča vārdu zinātu daudz mazāk cilvēku. To, kāds reiz izskatījās Aleksandrs Pelēcis, šobrīd var redzēt Talsu galvenajā bibliotēkā. Viņa tals atveidots pasmagā koka maketā, bet visi rakstnieka darba mūžs un vērtības glabājas citviet pilsētā. Šis ir novadpētnieks un kultūra vēsturnieks Zigurds Kalmanis. Patiesībā Aleksandram Pelēcim paveicās, ka viņa mūža darbs neaizgāja postā, jo viņa draugs kopā ar domu biedriem to turpināja. Bet šobrīd Sirmijam kungam pašam jau pāri 70, veselība kļūst knapāka un finanšu nasta, ko uz pleciem uzkrauja lasītava, arvien smagāka. Lasītavas uzturēšana prasa ap 400 eiro mēnesī. Vai no pašiem jānopelna, vai jāmaksā no pensijas. Arī tāda iespēja ir, bet tā pensija jau nekāda dižā nav, principā, tā kā tur mēs nevaram pārāk izlaisties uz pensijām, tikai dzīvot. Finansējuma Pelēča lasītavai, kas darbojusies vairāk nekā 30 gadu, pietiek vēl tikai 2 mēnešus. Sliktākajā gadījumā tā jāslēdz. Taču divās nelielajās telpās burtiski katrs brīvais stūris aizpildīts ar ārkārtīgi vērtīgām senām grāmatām. Te izdot simtiem darbu, un Pelēča lasītava dod iespēju iznākt tādām grāmatām, kas citos apstākļos dienas gaismu neieraudzītu. Labais scenārijs būtu, ja viss paliktu tepat un kāds cilvēks būtu, kas uzņemtos rūpes par šo vietu, bet necerot uz ienākumiem sev. Tad labprātīgi strādāt un uzturēt šo teritoriju, kas tagad ir apdzīvot maksimāli, cik te viss bijis iespējams ielikt, tik arī te viss ir pilns. Kam viņam jābūt vēsturniekam, redaktoram, novadpētniekam vai kas viņam, kam jāinteresē un kas jāprot? Jāinteresē Latvijas vēsturi un literatūra pats par sevi. Jo es domāju, ka to, ko te var realizēt, tas viss ir iespējams. Jo ja cilvēkam tāda interese ir, un ja pats varbūt kaut ko raksta vai dzīvojās ar literatūru sirdī, tad jau tas būtu iespējams kādreiz, bet tur ir nopietnas darbs tomēr. Pateikt paldies Aleksandram, ka viņš tāds vispār ir, ka viņš ir saglabājis jau savu senču doto novēlējumu dzīvot Latvijā, un to viņš arī mēģinājis savā mūžā pierādīt, ka viņa mīlestība ir Latvijas zeme un Latvijas tauta. Teorētiski lasītava varētu pārcelties arī citu vietu, bet Kalmaņa kungam svarīgi, lai viss paliktu vienu vietu, nevis tiktu pa daļām izkaisīts. Pelēča lasītavas mājaslapā jau kādu laiku ir ziedošanas opcija. Finansējums patiešām arī neļautu pulkstenim tikšķēt tik strauji, bet atbalstītāji ļoti kūtri. Kad 50, 60 vai 100 lasītāji var iestāties biedrībā, un mums pietiek ar uzturēšanu. Un ko es varu darīt, kā biedrs, kā nākt lasīt? Lasīt arī un izmantot aprīkojumu, ja kādreiz kaut ko vajag. Šobrīd finišam tuvojas grāmata Alis brauc uz Ameriku, un tas būs pats pēdējais Pelēča lasītavā izdotais darbs. Vai tas tiešām viss mūža darbs vējā? Situācija sarežģīta, un šobrīd Kalmaņa kungam šķiet, ka neatrisināma, taču cerība vēl ir, ka negaidīts risinājums vai entuziasts uzrodas. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, speciāli 360 TV ziņnešiem.